Sveiciens visiem! Mani sauc Edgars. Mani sauc Toms. Mēs esam no uzņēmuma Create House. Šis video nebūs īss, bet mūsuprāt ļoti interesants, jo viņš atšķirtinās ļoti daudzus jautājumus, ar kādiem saskaramies mēs kā ražotājs. Un pats galvenais, kur ir tas klupakmens, kur maldās klients izvēloties savu nākotnes māju, jo bieži vien kā sākas visi piedāvājumi, jeb vēlme par māju, mēs redzam skaistas vizualizācijas. Nu labi, es tagad atveru mājaslapu, skatos smukas vizualizācijas, atveru sociālos tīklus, skatos tur uzstādītu māju ārzemēs. Un, protams, jautājums arī par ārzemju māju, kur vispār cits tirgus, cita tehnoloģija, cik tā māja maksā. Jautājums no Latvijas. Kā tu vari nokomentēt? Te arī ir tas jautājums, pie kā parasti nonākam. Cik tā māja maksā? Jo, kā Toms tikko pareizi teica, ir vizene, es gribu tādu pašu māju. Kāda cena? Bet mūsuprāt, visam tam ritenim būtu jāsāk būvēt no otras puses. Ko tu vēlies, lai kas būtu iekļauts tavā mājā, vai arī kaut kāds standarta piedāvājums, ko ražotājs piedāvā, kas ir tiešām iekļauts šajā cenā? Un arī tas, ko ražotājs ir parādījis, kaut kādu cenu sākot no, ļoti svarīgi saprast tiešām, kas ir tajā cenā sākot no. Kaut vai piemēram, kā mēs rādīsim tagad mūsu tāmes aprēķinā, piemērā sākam ar to, kad māja, apbūves laukums un dzīvojamā platība. Ar ko atšķirās? Ar nieka 20% kvadrātmetros. Jo kāds cenu rēķina no dzīvojamās platības, kur ir izreikinātas ārā sienas, kur ir reāla telpu platība, bet apbūves laukums ir mājas ārējais perimetrs. Un tur ir 20% klāt kvadrātmetros, kas ļoti spēlē uz kvadrātmetra cenu. Un, lai vieglāk būtu sekot līdzi mūsu stāstam, šeit pat maliņā jūs redzēsiet ilustratīvi, kā veidojās tāme, par kuru sadaļu mēs runājam un kā tas viss izskatās pēc tam kopskatā. Bet pirms turpinam ar tāmi, parādīsim jums vienu ilustratīvu bildi, kas ļoti labi attiecās arī uz būvniecības sfēru. Šajā bildē jūs redzat likumsakarību starp trim galvenajiem faktoriem – lēti, labi, ātri. Tātad, ja jūs vēlaties lētu un labu produktu, tas noteikti būs lēni. Ja jūs vēlaties to ātri un labi, tad tas būs dārgi. Savukārt, ja jūs gribat ātri un lēti, tad noteikti tur būs slikta kvalitāte. Šie trīs faktori nekad nespēja darboties kopā, un tajā visā jāatrod kompromiss. Ķersimies klāt tāmei. Tā kā esam moduļu māju ražotājs ar vairāk gadu pieredzi, apskatīsim konkrēti koka karkasa ēkas piemēru, jo šis piemērs jums noderēs gan kā stāvbūvei, tā arī no paneļiem saražotai mājai. Un konkrēti tāmē apskatīsim mūsuprāt svarīgas pozīcijas, kurām jābūt iekļautām, un tieši arī konkrēti aspekti, kas varbūt ietekmē cenu šīm pozīcijām. Tāmai par pamatu tiks ņemti tikai un vienīgi kvalitatīvi, labi un pārbaudīti risinājumi. Neliela piezīme. Visas kvadrātmetra cenas, ko minēsim, sevi ietver gan materiālu, gan jau arī darba cenas. Katras mājas galvenā sastāvdaļa ir tās konstrukcija. Šobrīd runājot par koka karkasu, aprēķināja pieņemts, ka tas ir siltināts, tam ir membrāna aizsardzība no abām pusēm, kā arī latojums gan ārējais, gan iekšējais. Karkas sevi ietver grīdas paneli, ārsienas, starpsienas un jumta izbūve. Šāda komplekta, ja bieži vien tautā minēta būvkomplekta cena, sastāda aptuveni 35 000, kas mūsu aprēķinā sastāda 350 eiro par kvadrātmetru. Kā nākamā mājas sastāvdaļa ir logi un ārdurvis. Tie var būt PVC, koka vai arī alumīnija. Šāda komplekta cena atkarībā no mājas arhitektūras sastāda aptuveni 60 eiro kvadrātmetrā. Tālāk mums māja jāapsargā ir no augšpuses, tātad tas būs jumts. Aprēķināja pieņemts metāla jumts, kas šobrīd ir ļoti populārs. Un tas savukārt sastāda arī aptuveni 60 eiro kvadrātmetrā uz mājas platību. Kā nākamā fasāde. Fasādes apdare, šobrīd mēs ņemam par pamatu koka apdari, tie sastāda aptuveni 80 eiro par kvadrātmetru. Ieejot mājā iekšā, kad tā ir pasargāta no ārpuses, mēs turpinam ar iekšējiem tīkliem, kā pirmie ir ūdensvadi un kanalizācija. Šajā piemērā mēs esam iekļāvuši
daudzslāņu caurules tieši ar Uponor ražotāju piedāvātajiem materiāliem. Šāda te mājas komunikāciju izveide izmaksā aptuveni 35 eiro kvadrātmetrā. Mājai jābūt ir siltai. Tātad mūsu aprēķinā pieņemtais apkurses risinājums ir gaisa ūdens siltumsūknis, kas nodrošina arī siltās grīdas katrā telpā. Es domāju, šodien jebkurš tādas vēlas savā mājā. Šāda apkurses sistēma uz projektu apmēram izmaksā 160 eiro kvadrātmetrā. Es vēlētos arī piebilst vienu niansi, kad ļoti rūpīgi vienmēr jāieskatās piedāvājumā, kāds apkuras veids ir norādīts. Jo nereti gadās, kad ražotāji piemin apkure, vārds apkure, bet nemin to, ka tā ir šāda vai cita veida sistēma. Jo nepaļaujieties uz to, ka apkuras veids gaiss vai gaiss ūdens, tiem būs vienādas cenas. Tā nekad nebūs. Un ļoti būtiska pozīcija ir ventilācija, it īpaši koku karkas ēkām, lai tās kalpotu ilgi. Mūsu piemērā ir pieņemta rekuperācija, kas pie šodienas normām jau ir obligāta prasība, lai tā māja būtu energoefektīva. Šādas sistēmas izbūve izmaksātu apmēram 50 eiro uz kvadrātmetru. Lai mājās funkcionētu rekuperācija vai apkure, noteikti ir nepieciešama elektrība. Tādēļ elektroinstalācijas izbūve mājā izmaksā aptuveni 50 eiro uz kvadrātmetru. Un tur iekšā ir pieņemts, kad jau ir gofras ar vadiem, sadali, kā arī slēdži un arī gaismekļi. Un, kad visi tīkli ir izbūvēti, tālāk mums nāk iekšējā apdare. Iekšējo apdari esam apkopojuši, vairākas pozīcijas vienā, lai vieglāk uztvert. Tātad tur ir gan pelēkā apdare, gan krāsošana, grīdas segums, visi iekšdarbi līdz pabeigtai apdarei. Un tas kopā uz projektu sastāda apmēram 260 eiro par kvadrātmetru. Neatņemama sastāvdaļa, protams, ir arī durvis starp telpām. Šajā gadījumā mēs pieņemam to, ka durvju izcenojums tāmē varētu būt 35 eiro par kvadrātmetru. Šajā punktā globāli mājas būvdarbi ir pabeigti. Tālāk mums sako aprīkojums. Viens no tādiem ir vansistabas aprīkojums, kas mūsu tāmē aptuveni sastāda 30 eiro par kvadrātmetru. Pie aprīkojuma arī ir uzskatāma virtuves izbūve. Šajā tāmē mēs pieņemam to, ka pilnvērtīga virtuves izbūve ar visu sadzīves tehniku izmaksā aptuveni 80 eiro kvadrātmetrā. Tik tālu visi mājas būvdarbi ar aprīkojumu ir pabeigti, viss ir iekļauts cenā, taču cena izskatās patiešām patīkama, vai ne? 125 000 eiro par 100 kvadrātmetru māju, tas ir 1250 eiro kvadrātmetrā. Taču kas slēpjas zem šī cipara? Tur ir tikai darba izmaksas, kas ir neto, kā arī būvmateriāli, kas ir bez PVN. Un ja jūs gribat, lai jūsu māju būvē, piemēram, būvkomersants, kas būtu pareizi, kāds uzņēmums, būvuzņēmējs, rūpnīca, ražotne vai kas, tam visam vēl nāks klāt 20%, jo katrs uzņēmums vēlas pastāvēt un kaut ko arī nopelnīt. Šajos 20% parasti tiek iekļauti saucamie virsizdevumi. Noteikti būs telpu īre, instrumentu amortizācija, dažāda veida apdrošināšanas, kā arī uzņēmuma peļņa. To katrs izvēlās, cik lielu pats vēlās. Bet šis ir tas cipars, vismaz 20%, ar ko jums ir jārēķinās klāt pie šīs jau it kā pabeigtās mājas. Bet arī tas vēl nav viss. Tam visam nāk klāt vēl nodokļi. Īsumā par to, kādiem nodokļiem pareizi būtu jābūt ietvertiem šajā projekta summā. Kā viens no tiem ir bruto alga. Iepriekš mums bija māja uzbūvēta un minēti bija neto algas. Šobrīd pie kopējā projekta, kas attiecās uz darba algām, jūs varētu pieskaitīt klāt vismaz 9%, kas veidotu darbinieku bruto algas. Nākamais no nodokļiem ir darba devēja sociālais nodoklis, ko viņš maksā par saviem darbiniekiem. Šis nodoklis uz projektu kopējo summu sastāda aptuveni 7%. Vēl neliela piebilde par darbinieku nodokļiem, jeb algu nodokļiem. Lai jūs saprastu, neto alga, piemēram, 10 eiro, tas ir tas, ko darbinieks saņem uz rokām, savukārt uzņēmumu tas viss kopā izmaksā 18 eiro. 10 paliek darbiniekam, 8 eiro mēs atdodam valstī. Un tas vēl nav viss. Tam visam vēl nāk klāt pievienotās vērtības nodoklis, kas Latvijā ir 21%. Tātad, paņemot mājas vērtību,
šobrīd, cik viņi ir uzražota, plus nodoklis, ko mēs tikko minējām, tam visam jāpieskait klāt vēl ir PVN. Un tas sastāda 30,000 no visas mājas tāmes, tie 300 eiro kvadrātmetrā uz šo projektu. Tad visbeidzot mēs esam nonākuši pie pilnas mājas būvniecības cenas. Savalkam kopā ciparus. Tātad pati māja, tas ir darba alga un būvmateriāli bez PVN, mums sastāda 125,000 eiro. Klātnāk pieskaitāmās izmaksas, kas varētu veidot aptuveni 25,000 eiro. Tas sevi ietver gan uzņēmuma virsizdevumus, gan arī domājamo peļņu. Un tam visam pa virsu nāk klāt nodokļi, kas kopā uz projektu ir 50,000 eiro. Tātad saprotam to, ka mājas kopējā cena ir aptuveni 200,000. Taču atgriezamies pie mūsu sarunas sākotnējā punkta, tad šeit mēs redzam, ka 2,000 eiro kvadrātmetrā sastāda maksa par 100 kvadrātmetru dzīvojamo platību. Savukārt, ja mēs ņemam apbūves laukumu, kas jau ir 120 kvadrātmetri, tad cena sanāk 1666 eiro kvadrātmetrā, kas jau atkal ir ļoti patīkami atsteņēm. Tādēļ vienmēr skaitļus skatāmies absolūtās vērtībās, rūpīgi iedziļinamies projektā, cenā un kas slēpjas mums kopējā aprēķinā. Jā, un ir vēl dažas nianses, ko mēs neminējām varbūt, kas ir projekts, kas arī izmaksās kaut kādu naudiņu pie projekta klāt, pie mājas projekta. Kā arī tie būs pamati. Moduļu māju gadījumā tas salīdzinoši lētāk, ja izvēlās skrūpāju risinājumu, kā arī ārējie inženieru tīkli. Ja jums ir īpašums iegādāts un tur nekāda tīkla vēl nav izbūvēti, tad jārēķinās arī kaut kādām izmaksām par to. Un tā vidēji piemetot, tas ir aptuveni 200 eiro uz kvadrātmetru klāt pie šāda tipa mājas cenas, pie 20,000 apmēram. Lūk, tagad jūs redzat, kā būtu jāsastāv pilnvērtīgai mājas tāmei. Jeb mājai līdz atslēgai. Jā. Mēs ļoti priecāsimies, ja jūs nokomentēsiet šo video, izteiksiet savas domas, varbūt ir kādi ieteikumi, kāda pieredze, ar ko vēlties padalīties. Droši. Tā kā piesekojiet, mēs esam Create House, mani sauc Edgars. Mani sauc Toms. Uz tikšanos! Nākamreiz.